Individuālais chip tunings BMW pēc īpašnieka pieprasījuma. Kā cilvēks prasa, tā mēs izdarām. Piemēram, ja jūs atbraucat pie mums, prasat kādu gribat čipu, mēs to varam saregulēt un uztaisīt, jo pats taisu failus un iztestēju mašinu uz jauda stenda, pārbaudam ar visiem datalogiem. Kā šeit mums īpašnieks ar BMW, 2012. gads, 3 litrai, sačipojam ātrumu karba ar XKP Stage 3, uz displeja rādīs, kādi ir ātrumi, kā pārnesumi ātrāk pārslēgsies shifti gan uz augšu, gan uz leju, bet galvenais mēs saprogrammējam motoru un saglabājam visu ekoloģiju iekšā. Tas viss galvenais, ja gribi čipot, un tagad ļoti aktuāla tēma, saglabāj savu ekoloģiju pie čipa, ja mašina no 2013. gada un uz augšu. Ko mēs tā izdarījām tajā mašinai? Visa ekoloģija ir iekšā, dūmu nekādu nav. Tātad rezultāti šeit varētu redzēt 2 datori. Uz šito datora zila līnija ir oriģinālais fails. Tad viņam ir 225 gandrīz zirgai un 522 griezes moments. Viņam no rūpnīcas vajadzēja būt 540 un 245, ne? Jā, un ko mēs sasniedzam? Mēs sasniegam tagad ar mūsu čipo 266 zirgspēki un 562 griezes moments. Starpība ir ļoti laba. Kā saka, tas ir konfektītē čips, tad mašinai ikdienā pārvietoties, nenokaus jums DPF-u, nebūs pārdaudz degvielas vai pārdaudz būsta, jo 1,6 turbinas spiediens bija, tagad ir 1,8 mg bija 65 mg degvielas uz oriģināla faila, tagad ir 72. Varat apskatīties, tūlītās nofilmēs, tur ir mums datalogi, tas visas līknes, mēs redzam ne tikai degvielu, redzam reilus, redzam temperatūras, DPF-us, apgriezienus, tad varat redzēt gandrīz 2,73, gandrīz 1,8. Tas ir milibāros, bāros būs 1,8 un reila spiediens un miligrāmai degvielas 71,2 gandrīz. Iepriekšējais arī ir redzams datalogi, bet mēs tagad visu nefilmēsim. Bet fakts ir tāds, gribi labu drošu čipu, droši vari pieteikties pie mums uz autočipu, mēs individuāli saprogrammēsim tavu mašinas no nulītes. Nav svarīga mašina, vai līdz 13. gada, vai pēc 13. gada DPFs ir nav, mēs to visu varam pareizi un kvalitatīvi saregulēt tavā mašinai, lai nesabojotu QE filtru ar visiem datalogiem. O tā.